Labvakar, mīļie radioklausītāji! Prieks būt ar jums kopā šajā vakara svētbrīdī un iesāksim to arī ar īsu lūgšanu. Mīļais debes Tēvs, mēs pasakamies Tev par šo dienu, par šo žēlastības dienu, kur Tu esi dāvājis mums, mūsu zemē, ka mūsu zemē ir miers, ka mūsu zemē mēs varam sludināt evaņģēliju, pulcēties, slavēt, pielūgt Tevi, brīvi kalpot Tev, ka Tu dāvā mums mieru. Un mēs lūdzam, protams, par visām zemēm, kur šobrīd ir arī, kur nav miers, kur ir kārdarbības, kur ir vajāšanas. Tēvs sargā savus bērnus, sargā cilvēkus, un lai Tavi eņģeļi, Tava apsardzība ir par visiem. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šodien tādas pārdomas vai tēma, pirms mēs lūgsim par vajadzībām, ko es nosaucu sāpju gūstā. Bieži vien mēs esam sevi varbūt pieķēruši vai arī kaut kur dzīvojam kaut kādās sāpēs un nedaudz vēlos par to parunāt. Lai mēs saprastu, sāpju galvenais uzdevums ir sagūstīt mūsu važās. Ja sāpēm kāds ir galvenais uzdevums, tad tas ir mūs apturēt. Un es runāšu vairāk tieši par dvēseliskām sāpēm, nevis par fiziskām sāpēm. Tas vairāk par mūsu iekšējo cilvēku, par mūsu iekšējiem sāpēm. Sāpes ir numur 1, kas ir lieta, kas ir apturējuši cilvēkus arī no viņu likteņiem, no viņu aicinājuma, no viņu to, ko Dievs ir paredzējis, lai viņi izdara no viņu apsolītās zemes, teiksim tā, ieiešanas. Sāpes ir tās lietas, kas tieši emocionāls sāpes ir, kad cilvēks pārstāj iet tajā virzienā, kur Dievs viņam ir uzlicis, jo kaut kas ir noticis dzīvē, kāds smags varbūt gadījums, un ir traumēta, teiksim tā, mūsu dvēsele. Es zinu, ka mēs izbēgt no sāpēm pilnībā mēs nevaram mūsu dzīvē, un nevienmēr mēs varam kontrolēt to, kas notiek ap mums, bet mēs varam iemācīties kontrolēt to, kas notiek tieši mūsos iekšā. Un patiesībā mums ir dota pilnīga vara kontrolēt valstību, kas ir mūsos. Un viens no gara augļiem Galatiešu vēstulē 5. nodaļā ir tieši atturība, kas angļu valodā ir teikts self-control vai paškontrola. Un arī Jēzus saka Mateja 5.39, kas tev sit vienā vaigā, tam pagriez arī otru. Šeit Jēzus nerunā par to, ka mums jāļauj sevi piekaut. Jēzus patiesībā šeit runā par to, lai mēs skatāmies, lai mūsu reakcija uz kādu agresīvu darbību nebūtu bez paškontroles un nebūtu tā kā emociju vadīta, ka tā būtu nosvērta, ja kāds pret mums izturas agresīvi vai tas ir saka mums kaut ko, mēģina mums ievainot, tad mēs neatbildam ar to pašu. Ja es domāju tāda, lai cilvēki no ārpuses un apstākļi neietekmē tevi, bet labāk, lai svētais gars vada tevi un arī tava spēja savu iekšieni kontrolēt. Tātad šī atturība. Ja runa ir par sāpēm, tad ir 4 lietas, kuras var uzsvērt. Pirmais, tas ir sāpes nav iemesls, ja problēma, tas ir simptoms. Kā arī otrais ir sāpes var norādīt tevi uz īsto problēmu. Nevienam nepatīk sāpes, un parasti mēs gribam tik galā ar sāpēm tā vietā, lai risinātu īsto problēmu. Kā arī trešā lieta, sāpju intensitāte nevienmēr norāda uz problēmas patieso lielumu. Varbūt mazas sāpes, piemēram, bet lielas problēmas, un otrādi arī lielas sāpes, bet problēma patiesībā nav nemaz tik liela. Un ceturtā lieta, sāpju ignorēšana noved vēl dziļākām, pie vēl nopietnākām, es teikšu, problēmām. Sāpes rada izturību un atturības gara augļus, bet sāpēs palikt nevajag. Vienmēr ir cerība Kristu, ir jāmeklē izej no sāpēm, risinot problēmu. Kā rakstīts Jākaba 1:2-4. Turiet mani, brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma.
Kas ir pārbaudījumi, problēmas, kārdināšana, ciešanas un sāpes mums pirmkārt? Tas ir mūsu ticības pārbaudīšana, kas pēc tam rada izturību. Kā nokļūt no problēmas, kas rada sāpes, līdz izturīgai ticībai? Pirmais, tas ir pats būtiskākais, jebkurās grūtībās un sāpēs ir mūsu ticība uz Jēzu, ticība uz Dievu, ka Dievs ir labs, ka Viņš ir labs tēvs, ka Viņš redz mūsu sāpes, Viņš redz šo situāciju, un kā rakstīts Bībelē, ka Dievs tiem, kas mīl Dievu, tiem visas lietas Dievs vērš par labu. Tad uzticēties Dievam, ka Viņš visu šo situāciju var vērst par labu, ka tas nav kaut kas noticis ārpus kārtas, ka Dievs nepamanīja. Mēs uzticamies, ka Dievs ir labs un ka Viņš nesoda mūs, jo Dievs nav kā patēvs, kas ir pastāvīgi neapmierināts, kā es agrāk domāju, bet ka mēs ticam, ka Dievs ir labs tēvs, kā rakstīt mūsu tēvs debesīs. Un pirms mēs runājam ar kādiem cilvēkiem, kur mēs gribam kaut ko risināt, vispirms vajag uzticēties Dievam. Kā arī psalmos 9, 10, 11 rakstīts, tas kungs ir mans patvērums tam, kas apspiests tversme pēdu laikā, uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet tos, kas tevi meklē. Kā arī psalmos 50, 15 teikts, un piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt. Un es vēl gribētu nolasīt garāku 42. psalmu no 6. panta, kā Dāvids saka, kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Mana dvēsele ir izmisusi, tāpēc es tevi pieminu. Būdams gan zemēs pie Jordānas un Hermona kalnājā, gan arī Micara kalnā, vieni plūdi nomaina otrus plūdus, taviem ūdeņiem krācot visas tavas bangas un tavu viļņi iet pāri pa manu galvu. Dienā es saucu, kungs, neliedz man savu žēlastību, un nakties raidu savu dziesmu, savu lūgšanu pie savas dzīvības Dieva. Es saucu uz Dievu, mana stiprā klients, kāpēc tu man esi aizmirsis, kāpēc mans gājiens norit ciešanās un ienaidnieku spaidos. Galīgs salauz jūtos visos savos locekļos, kad man ienaidnieki man nievāk, kad viņi atkal un atkal man saka, kur nu ir tavs Dievs. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam, savam Dievam. Un vēl ir rakstvieta no 1. korintiešiem 10. nodaļas. Jūs piemeklēs vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumu tādu galu, ka varat panest. Un angļu valodā rakstīts, ka Dievs atradīs veidu, kā izbēgt no problēmām, lai tu spētu pastāvēt. Protams, ka visi zina, ka tas, kādēļ cilvēki bieži vien krīt kārdinājumos un atkarībās, ir tieši sāpes. Un tas nav labākais plāns, kā slēpties aiz alkohola vai narkotikām, un nepavisam nav labs plāns slēpties un izvairīties no sāpēm aiz reliģijas, kura tikai nomaskē visu. Tas tikai padziļina procesu un rada apburtu loku. Sāpes rada jaunus kārdinājumus, un tie atkal rada jaunas sāpes. Bet pats labākais plāns, kas var būt, ir tīpaši tad, kad ir nepanesamas sāpes, ir paslēpties Dievā. Burtiski, es teikšu, paslēpties viņā. Bēgt no sāpēm nevajag un apslāpēt tās ar zālēm kā analgīnu, vajag risināt problēmu. Un mums ar sāpēm jāatrod, kur ir problēma. Kad atnākam pie ārsta, viņš bieži vien spaida tieši tur, kur sāp. Bet mēs gribam izvairīties no tā, bet, lai tiktu klāt pie problēmas, citreiz jāsaprot, kur, kas un kāpēc sāp. Un Nehemija gribēja atjaunot Jeruzalemes mūru. Pirmais, ko viņš darīja, protams, bija slavēšana un pielūgsme, pateicība Dievam, kas parādīja mūsu pirmo punktu uzticēties viņam, bet otrā lieta, ko darīja Nehemija, viņš aizgāja pie vecajiem un lika izpētīt, kuras sienas
problemātiskākā vietas, teiksim tā, kuri tādas vairāk problemātiskas vietas sienā. Un kādas problēmas ir jāatrisina, lai mūri atkal varētu tikt uzcelti. Tas ir Nehemijas 2.13. Var pastīties. Un arī Dāvids pats runā uz savu dvēseli, psalmā 43.5. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēseli un tik nemiera pilna manī ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam, savam Dievam. Var runāt ar dvēseli un jautāt, kāpēc es izmisusi, kas ir par vainu. Un tas ir normāli, ka mēs sev varam lūkšanā vai vienkārši runājot ar sevi, mēģināt saprast, kas ir šī problēma, kāpēc man ir šobrīd vai depresija, vai nomāktība, vai kādas sāpes iekšējas. Kad mums kaut kas sāp, mēs ejam pie daktera, viņš dara to pašu, vispirms viņš uzdod jautājumus, kāpēc esi šeit, kāpēc sāp un kur sāp. Vispār nav slikti runāt, kā es saku, arī ar sevi un domāt par šīm lietām, par mūsu iekšējo dvēseli, jo dvēsele ir ļoti būtiska arī sastāvdaļa. Ja mēs tā nepievērsīsim uzmanību, mums var rasties arī fiziskas slimības. Un bieži vien nāve ienāks ar dvēseles sāpēm un meliem, kurus esam pieņēmuši vai esam noticējuši. Visbiežākais slimību iemesls ir kaut kādi velna meli, kuriem mēs esam noticējuši un esam sākuši sevi ienīst, sevi tiesāt, uz sevi runāt sliktus vārdus. Bieži vien es esmu dzirdējis, ka cilvēki var sevi pat saukt sliktos vārdos, kāpēc es tā izdarīju, un sākt sevi tiesāt. Ja Dievs tevi ir piedevis, kas tu esi, lai tu sevi tiesātu? Un kad mēs sākam sevi tiesāt un sākam sevi nonicināt caur šīm sāpēm, caur šiem meliem, mēs atveram durvis arī dēmoniskai pasaulē. Un tās ir atvērtas durvis, pa kurām var ienākt mūsu dzīvē tumsas spēki, un caur šiem meliem tas ir kā cietoksnis, kur viņi var veidot savus, vēl turpināt veidot melus, un tādā veidā dziļāk un dziļāk mūs vest nāvē, teiksim, tādā garīgā nāvē, un tas pat var rezultēties arī līdz pat fiziskām slimībām un fiziskai arī nāvei. Mēs bieži vien esam noticējuši arī tādām lietām un runājuši paši par sevi. Piemēram, man neviens nekad nemīlēs, es nevienam nepatīku, es esmu slikts un tam līdzīgas frāzes. Ja mēs sākam lietot šīs frāzes, tās ir burtiski atvērtas durvis tumsas gariem, kas ir atstumtības gars, nāves gars un tam līdzīgi dēmoniski gari, kuri mēs noteikti negribētu savā dzīvē, lai viņi mūsu dzīvēs viņi darbotos un bojātu mūsu dzīvi. Tāpēc tik ļoti nopietni nepieciešama šī dvēseles dziedināšana. Lai dziedinātu sāpes, ir nepieciešama sabiedrība, kura atnes pilnību, nevis postu. Nevar, kā saka, bērt sāli uz rētām. Nevajag skumjām piebalsot ar skumju dziesmu. Un tāpēc sabiedrība ir ļoti būtiska, nepieciešama vide, cilvēki un tāda valoda, kura atradīs dziedināšanu, kas cels, kas atraisīs Dievu vārdu patiesību, kas aizdzen prom bailes, šaubas, melus un visas sāpes. Neatrasties, kā saka, paļātāju pulkā, kā Salamana pamācībās teikts 25.19, cerību uz kādu neusticamu cilvēku bēdu laikā ir kā sapuvis zobs un paslīdējusi kāja. Tāpēc ļoti būtiski pie dvēseles dziedāšanas, ka mēs esam kopā ar Dievu, izvēlēties cilvēkus, ar kuriem mēs komunicējam, jo bieži vien šie cilvēki var nest arī postu, nevis palīdzēt, bet atrast cilvēkus, kuri var palīdzēt, atrast kādus cilvēkus, kas var uzklausīt un lūgt un kopā ticēt par dziedināšanu un par to, kas sagaida uz priekšu ar ticību un cerību ticēt par tevi un par mani, kuri ir nonākuši šajā situācijā. Kā Mateja 5.4 teikt, svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Bēdīgos Dievs negrib apbēdināt vēl vairāk, kā rakstīts, bet viņš grib mierināt un iepriecināt. Mateja 5.4, svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Tātad viņi netiks apbēdināti. Tiem, kam bēdas, tie netiks vēl vairāk apbēdināti.
svētīgi, jo viņi tiks iepriecināti. Dievs grib tevi iepriecināt. Ja tu esi noskums, Dievs grib tevi iepriecināt. Nevajag bēgt no sāpēm, nevajag baidīties no tām, slēpt un apslēpt tās, vajag tās atzīt, un tas nozīmē, ka tas ir normāli bēdāties, lai pēc tam tu tiktu iepriecināts. Jo ja mēs izliekamies, ka viss ir labi, var paiet garām arī mierināšana un iepriecināšana. Rakstīts, tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Visu, uzmanību veltīt tam, ko Dievs dara šobrīd, un nesākt uztraukties par rītdienu. Dievs palīdzēs tikt galā ar visām grūtībām, kas nāks rītdienā. Dzīvot vienu dienu, vienā dienā, tas ir ļoti būtisks tāds princips, ko Bībele mums māca. Nezūdīties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par tevi zūdīsies. Jo rītdienai Dievs jau ir sagatavojis atbildes un plānu rītdienai. Un tāpēc vajag vienmēr censties dzīvot vienu dienu pa vienai dienai un ticēt un zināt, ka Dievs ir labs šodien un viņš būs labs arī rītdien. Tāpēc, mīļie, es vienmēr iedrošinu cilvēkus, kuri meklē savu aicinājumu un grib iet. Es ticu, ka katram cilvēkam ir savs aicinājums, ka katram cilvēkam ir savs nolikts liktenis no Dieva, ko Dievs grib caur mums katru vienu kaut ko paveikt uz šīs zemes un kaut ko skaistu izveidot, tad viena no būtiskām lietām ir iemācīties strādāt ar savām sāpēm, iemācīties strādāt ar to, ar tiem varbūt emocionāliem sitieniem, kas notiek mūsu dzīvēs, jo, kā es teicu, no viņiem izbēgt īsti nevar, bet mēs varam iemācīties strādāt ar to, kas notiek mūsos iekšienē, kopā ar Dievu, protams, lasot Dievu vārdu, lūdzot, esot personīgās attiecībās mājās, kur mēs pavadam laiku kambarī, vienkārši esot viņa klātbūtnē, vienkārši pielūdzot, slavējot, atnāk šis miers, kas arī dziedina, un mēs apzināmies, ka Dievam ir labs plāns, ka mēs galvenais vēlna, es teikšu, mērķis ir nomelnot Dievu. To viņš vienmēr arī dara. Vēlna mērķis ir nomelnot Dievu, ka viņš Dieva raksturu nomelnot, ka Dievs nav tik labs, kā mēs domājam. Tas ir primārais dēmoniskais tumsas spēku mērķis, lai mēs noticētu, ka Dievs nav nemaz tik labs, ka viņš ir pastāvīgi neapmierināts kaut kas, ka mums nesanāk, viņš mūs tiesā un soda. Un tas ir šis galvenais mērķis, kaut gan rakstīts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu. Tad cik ļoti Dievs mūs mīl kā dēls un meitas, kas mēs esam viņa bērni, tad vai viņš nedos visas pārējās lietas un vai viņš nedarīs daudz vairāk. Tāpēc ļoti ir būtiski lasīt Dievu vārdu un pazīt to, kas rakstīts Dievu vārdā, ka Dievam ir labas domas par mums, izrakstīt šīs raksturvietas ārā un citreiz, kad velns runā vai velns melo mūsu apziņā, ka mēs varam pārlasīt šīs 91. psalmu un visas šīs raksturvietas, kur Dievs saka, es par tevi parūpēšos, tu esi mans dārgums, es esmu kopā ar tevi un es tevi nekad neatstāšu. Un kā man patīk, kā Dāvids saka, pat ja māte un tēvs man atstāt, tad Dievs man neatstās. Es vienmēr atceros šos pantus un pēc mīļie vienmēr zinat, ja nāk apsūdzētājs brāļu, tad mēs zinām, kas tas nav Dievs. Ir citreiz velns maskējas zem Dieva, jo viņš ir kā gaismas eņģelis un maskējas, un viņš var mūs apsūdzēt, mēs domājam, ka tas ir Dievs, bet īstenībā tas ir velns, jo Dievam ir labs plāns. Dievs ir mūs izglābis, viņš grib ar mums kopā pavadīt mūžību. Mēs esam viņa mīļotie bērni, kuri gaida, ka mēs kopā satiksimies ar viņu debesīs. Tāpēc, mīļie, lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
un arī beigsim ar īsu lūkšanu, un tad pāriesim arī pie vajadzībām, kas ir iesūtītas šeit Latvijas Kristīgajā radio. Mīļais debes Tēvs, paldies par šo vārdu, paldies par iedrošinājumu. Svētī, kā Tu vien, kuram ir sāpes, lai Tavs tuvums dziedina, Tavs tuvums atjauno, un ka mēs nekad nepazaudējam fokusu no tā, ka Tu esi labs Dievs, ka Tu esi labs Tēvs, ka Tev ir labs plāns, ka Tu visas lietas vērsi par labu tiem, kas Tev mīl, un ka Tev ir labi nodomi un labi plāni mūsu dzīvē. Mēs tam ticam, mēs to paļaujamies Jēzus Kristus vārdā. Amen.